Čau, labrīt! Es esmu Ilzions Seržus, un šodien ir ēnu diena. Un šodien man arī būs 3 ēnotāji. Sākumā, kad pirmais puisis paprasīja, vai mani var ēnot, tad es domāju nepiekrist, jo mans darbs nav tāds regulārs, un es strādāju pārsvarā mājās, un ko es varētu viņiem parādīt, vai ne? Bet tad es atcerējos, ka es arī gribēju ēnot vienu burmāksnieku, bet viņš man atteica. Toreiz ļoti saskumu par to, un šoreiz, kā man prasīja ēnot, uzreiz atcerējos to gadījumu, un es domāju, ne, man ir jāpiekrīt. Kaut gan tagad es ļoti labi sapratu, kāpēc man atteica, jo īsti jau nav ko parādīt. Bet redzēsim, cerams, ka šodien būs jautri. Tā, čau visi! Čau! Tad šie ir mani ēnotāji. Nauris, Rolands un Toms. Tā, un starp citu, Tomam arī ir YouTube kanāls, viņu sauc Cirkus TV. Jā, parādīsies kaut kur uz ekrāna. Jā, droši aiziet pastieties viņu video. Bet šodien mēs mēģināsim paši izdomāt savu triku, savu buļu triku. Sarunāts? Sapirkām depo lietiņas. Tātad pirmais uzdevums nopirkt katram vienu priekšmetu, un pēc tam ar šo priekšmetu mums būs jāizdomā kāds triks. Tad viņi aizgāja, un viņiem ir kaut kādas 10 minūtes, lai izvēlētos vienu priekšmetu katram. Tad mēs nopirkām 3 priekšmetus, tā, un viņi pastāstīs kaut ko. Tā, Nauri, ko tu nopirki? Kaķi barīgi, protams. Tu esi malacis, ko ar to var parādīt? Gaņauka trikus. Labi, izdomāsim tā, ko tu nopirki, Roland? Es nopirku placu auglu, īsti tā nezinu, ko šito var izdarīt. Nu, es domāju, mēs Lākāt, jā. Jā, labs triks. Tā, un ko Es tu nopirki? nopirku kastīti, bija ļoti grūti izdomāt. Eģis jau teica, kad man bija normāli, beidzot kaut kas normāls. Vismaz var izmantot, jā. Kastīti varēs kaut ko izdarīt. Labi, mēs tad mēģināsim izdomāt kaut kādu buļu triku ar šiem priekšmetiem. Nu, tad sākam. Tātad mēs esam sagatavojuši priekšnesumu ar šiem 3 priekšmetiem. Aiziet! Tātad mums ir tukšs kastīte. Jā, pilnīgi tukši. Jā. Un, starp citu, ja šis triks mums tomēr nesanāks, tad Tomam nāksies ciest. Tiešām? Jo mēs ap viņu apsēnējām ar striķi. Diemžēl to. Labi, sākam. Ok, jums aizies teikt stop. Ok. Jums izdosies. Stop! Priekš izdara. Iziet, jā. Tā, ielāgosim kārti. Jā, ir. Tagad mēs paņemam. Interesanti. Jā. Un kas notiks? Kastītē parādās kārta. Puiši, tā nav kārts. Tā nav kārts. Nu, piedod Tom. Lūdzu, nedavai. 1, 2. Wow! Ak, Dievs, es jau novījos. Bet tad sanāk, ka tomēr triks varbūt sanāca. Varbūt tur ir kārts. Tā. Es esmu dzīves un vesels, jā. Pagaid, ko tu tagad darīsi? Ēdišu. Tur kastītē bija kur kaķparība. Mēs atvērsim. Kārts? Tur iekšā Mirklīt. ir kārts. Ai. Ārā. Un apstīsimies. Starp citu ļoti smird, jā. Ļoti. Un vai tā ir Jūsu kārts? Tā ir, kārts? vai ne? Tieši Tā jūsu kārts. Jāatzīst, ka triks bija tiešām ļoti labs, un viņi mani ļoti pārsteidza, jo mēs reāli to triku izdomājam 1 stundas laikā. Un pēc tam mēs visi devāmies uz TVNet parunāt par manu jauno šovu. Kad tas video būs gatavs, es noteikti jums to paziņošu. Bet tagad atgriežamies mašīnā. Tā, nu tas šodienai ir arī viss. Jā, tas ir viss no ēndienas. Es ceru, ka jums puiši patika. Jā, ļoti bija forši. Saņēmām arī dažus trikus no Eģis, tā kā liels paldies. Es liku viņiem to teikt, tāpēc viņi tā teica. Jā. Nē, jā. Un Eģis, tev laikam šī bija pirmā ēnošanas reize, jā? Jā, es pirmo reizi Tas bija tiešām ļoti interesanti, tā kā nākamā gada pieskaties arī. Jā. Paldies tev, paldies. Jā, un starp citu, šodienas viss aizkulises, kas būs viņa kanālā, Cirkus TV, droši aprakstā apstīties, es uzlikšu linku uz aizkulisēm. Jā, gan kā mēs bijām TVNet, gan kā mēs filmējām trikus, mācījāmies un vispārējais. Jā. Labi, tas ir viss. Nu tad, atā. Tiekamies nākamajā video. Čau! Čau! Starp citu, vai tu pamanīji? Un šoreiz būs otrādāk. Ja tu pamanīji, tad tev jāspiež like. Nevis, ja tu nepamanīji, ja? Vai tu pamanīji, ka man bija 3 ēnotāji šodien? Ja tu to pamanīji, tad piespied like šīm video.
Un ierakst lūdzu komentārā, vai tu biji kādu ēnot un pastāst lūdzu par savu pieredzi. Man baigi interesē, vai kāds no jums ēnoja un kā jums gāja. Tas ir viss, tiekamies citreiz. Čau!